Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Es šobrīd esmu Durbes pilī un visu Ziemassvētku laiku tieši no Durbes pils skanēs Ziemassvētku pasakas. Katru otrdienas vakaru un pēdējā pasaka skanēs tieši Ziemassvētku vakarā. Šis gads būs īpašs, jo visas 4 Ziemassvētku pasakas ir pilnīgi jaunas un nedzirdētas, un tās ir uzrakstījusi Ināra Vasiļevska Ročāne. Mīļš paldies viņai par to, un šī vakara pirmā pasaka būs Kā adventes laiks radies. Reiz kādā tālā mežā dzīvoja lielā egļu cilts. Tur bija sirmi egļu vecstāvi platām, čiekuru pilnām bārdām, vietas egļu vecmāmiņas garos tumšzaļos brunčos. Jaunākā egļu cilts paudze dižojās ar staltiem zariem un žuburiem. Dažu labu nakti pat pašu mēnesi spēja uz tiem apsēdināt un pašūpot. Pusauga egļu meitenes nemitīgi rūpējās par savu izskatu, ķemmēja zaļos matus, ielocīja garās skropstas, viena pēc otras pielēkoja kleitas un sacentās daļumā. Egļu zēni viņa skaitināja, ik pa brīdim iemetot kādu čiekuru zaļajās matu sprogās un tērpu krokās. Visiem pa vidu skraidīja, rotaļājās un smēja mazās eglītes, kuras nezināja nekādu rūpju. Tuvojās Ziemassvētku laiks, un to egles vienmēr ļoti gaidīja. Taču šajā ciltī valdīja īpašs likums. Egļu cilts viedie nekad neļāva cilvēkiem nest eglītes uz savām mājām. Cilvēkiem bija jānāk uz šo mežu pašiem, jārotā izvēlētās eglītes, tā radot Ziemassvētku noskaņu pašiem sev, mežam, eglēm, kā arī zvēriņiem, meža iemītniekiem. Tas bija tik skaisti, dažādi rotājumi, kārumi, dziesmas, dejas ap izrotātajām eglītēm. Priecājās visi, gaisā dzirkstīja sirsnība un mīlība. Pēc tā visa tik ļoti ilgojās egļu sirdis, ka ciltī nolēma kaut kā īpaši gaidīt Ziemassvētku laiku. Tikai kā to darīt? Sanāca egļu cilts viedie, paaicināja vēl meža zvērus, sarīkoja slepenu, gudru prāta vētru. Pēc laiciņa stāvtākie brieži jau cēli soļoja pa mežu, apciemojot katru egli. Eglis vēlīgi lika briežu ragu žuburos pa kādam skaistam, skuju aromāta apvītam zaram. Tā drīz vien mežmalā kā no zemes izauga egļu zaru kaudze. Brieži paklanījās un aizgāja. Tad, kur gadījušās, kur ne, saskrēja simtiem vāverīšu. Cik cak, kā uz burju mājienu, zaru kaudze pārvērtās par 10 zaļu apaļu vainadziņu, vēl ar čiekuriem vāverīts paspēja tos izrotāt. Zaķiem bija cits uzdevums. Tie cilpoja uz tuvējo lauka malu, kur atradās liela bišu drava. Kaut arī bitītes jau sen saldi gulēja, zaķiem izdevās ar viņām mīļi aprunāties un dāvanā saņemt krietnu vaska rituli. Zaķi gan nopūlējās, kamēr to aizirpināja līdz mežam. Tūlīt no ziemas migām izlīda eži. Viņu asās adatas te bija vajadzīgas kā čaklas darba rokas. Eži ar adatām dalīja vasku gabaliņos, pulēja līdz visi gabaliņi ieņēma dzintaru dzeltenu sveču apveidu. Tādu darbu paveikuši, eži devās atpakaļ ziemas miegā. Tad atkal saskrēja vāverītes, rosījās katrā vainiciņā ielikdamas 4 svecītes. Gar mežu rindojās simtiem tādu vainadziņu. Te nu visi aizdomājās, kā tad, lai piešķiļ uguni kaut vienai svecītei katrā vainadziņā, gāja jautāt visvecākajai egļu māmuļai. Egļu māmuļa iznāca mežmalā un sāka burties. Tumša nakte, augsti vēji, iededz zvaigznes debestiņa, zaļu skuju vainadziņā baldūjiņa baltliesmiņa. Tumšai naktī cauri iešu, ne asaras neraudāšu, baldūjiņu spārnos celšos, baltliesmiņu dedzināšu. Tumšai naktī redzēju galu, visi ceļi guņiem pilni, lai tie ved uz laimes salu, kuras krastus skalo viļņi,
lai tie ved uz paša sirdi, lai tā staro, atver vārtus, lai tu savu sirdi dzirdi, turk vēl mīlestības sārti. Pēc šiem egļu māmuļas vārdiem katrā vainagdziņā iedegās viena vāra gaiša liesmiņa, kura arvien pieņēmās spožumā. Likās mežmalā aizdegti balti lukturīši. Es tā darīšu vēl 3 reizes, un tad arī Ziemassvētki būs klāt. Nočukstēja viedā egļu māmuliņa un nozuda piezoknī. Sanāca meža zvēri, sildījās pie mazajām uguntiņām un brīnījās. To pamanīja arī cilvēki. Viņi rāmi raudzījās sveces liesmiņā, klusi sarunājās un samīļoja cits citu. Tā Ziemassvētku gaidīšanas laiks kļuva cerīgāks, gaišāks un apkarotāks. Vēlāk cilvēki to nosauca par adventas laiku. Un mums jau arī ir pirmā advente, un ceru, ka jums mājās vainagā šī pirmā egļu mātes svecīte ir iedegta. Tiekamies nākamajā otrdienas vakarā. Paldies un ar labu nakti!